pēpusa muša, kas tad tas tāds ir? Ja jūs daudz esat jautājuši veikalās, tad parādīšu. Mums galvā, kā vienmēr, ir kaut kāda bļitkiņa. Šitā ir pēpusa bļitka, rekur ar ikra āķīti. Un te augstāk ir muša. Bet paskaties, kā mēs daram. Viņa iet pilnībā brīvi. Mēs paņemam parastu pludiņa stoperīti. Rekur pludiņa stoperīši šitie te, lai jūs zina. Uzliekam viņu uz aukla, sākumā uzliekam mušu, tad uzliekam stoperīti, tad piesienam mānekli. Ar pludiņu stoperīti tu vari kontrolēt, cik zemu ies tava muša. Piemēram, var arī likt tik zemu, galvenais, lai tā muša pēc tam nepinās iekšā māneklī, tā kad tu viņu raustīsi. Un tad paskatāmies, kas notiekās tad, kad tu to mušu paroji augšā. Tātad ūdenī tu paroji mānekli augšā, šitā te māneklis nogrimst ātrāk lejā, un muša smuki nospēlē lejā. Viņa tā lēnām nogrimst, un asarītim, protams, viņa patīk daudz labāk. Tik. Parādīsim. Šitās ir pēpusa mušas. Ir arī tāda veida, ierakst mājaslapā pēpusa. Šitās ir tās pēpusa bļitkiņas, ko es te rādu. Bet būtībā var izmantot arī visādas citas smagāk tipa bļitkas. Nu, tas der arī Pērnavai, protams. Tas der arī Latvijā daudzos ezeros. Lūdzu.